Ja paskatāmies uz Liepāju, tad tā šobrīd ir pilnībā uzrakta vārdu vistiešākajā nozīmē. Gandrīz vai uz katras lielākās ielas notiek kāda remonta darba, un pamatots ir jautājums, ko uzdod neviens pilsētas viesis, vai ir vēl kāda iela pilsētā, kur nekas netiek rakts. Ielas jau vēl ir, kā jūs paši redzat, bet katrā ziņā jā, šobrīd ir diezgan saspringti un visiem jābūt korektiem un iejūtīgiem un jāsaprot. Un es domāju, viss tas ātri, kā tas parasti ir, tās neērtības aizmirstās, tad, ka mēs varam baudīt to rezultātu. Tā kā es domāju, ka jābūt pacietīgiem un nākošais gads jau būs savādāks ar patīkamiem ieguvumiem. Es domāju, ieguvumiem visiem iedzīvotājiem, autobraucējiem un tāpat arī pilsētas pārvaldībai, jo būs ekonomija jābūt arī to, kad mums vairs nevajadzēs šīs ļoti sliktās ielas kā Ūlika un Celtnieka ļoti liels līdzekļus ieguldīt un nepacietīgi gaidīt, kad mēs uzsāksim darbus. Jā. Tas būs izdarīts. Jau šobrīd ir pabeigti darbi Aldara ielā un Dzelzceļnieka ielā, un tās ir iegūšas jaunu veidolu. Ir ne tikai nomainītas visas pazemes komunikācijas, kas jau šobrīd ir neredzamas, bet arī izbūvēta jauna brauktuve, un kas varbūt ir pats svarīgākais, arī komfortabli celiņu kājām gājējiem un riteņbraucējiem. Šobrīd ir sākušies tik gaidītie darbi Celtnieku un Ūlika ielā no Kurmājas prospekta. Gaidīt tie tādēļ, ka bija jau kļūst bīstam pa šīm ielām braukt. Laiku pa laikam izskalotas grunts dēļ iebruka asfalta segums un visbiežāk kopā ar kādu transporta līdzekļu. Praktiski viss šeit būs jaunas komunikācijas, tad arī iela apgaismojums, jauni trotuāri. Šeit arī šobrīd savas komunikācijas Ostkom sakārto un arī no pilsētas puses lietas ūdens kanalizācija jauna tiks izbūvēta. Un tāpat arī šeit piedalās Liepājas ūdens savu projektu ietvaros un atjauno vai jaunu taisa fekālo kanalizāciju un arī ūdensvadu. Tā kā šī iela iegūs pilnībā jaunu veidolu ar jaunām komunikācijām. Visu. Šobrīd tā vienkārši sakritība, ka šie projekti blakus. Celtnieka iela ir no cita finansējuma avota, jeb cita groza, un arī tur ir darbi jau iesākti, jau otrā nedēļa, un pat arī sāksies šo komunikāciju izbūvu. Ja šis objekts mums ir oktobrī, ir nodošanas termiņš, tad Celtnieka iela ir novembrī. Jābūt nodota eksploatācija. Tagad darbi ļoti saspringti, un ko es varu arī par Ūlika ielu teikt, kad ir ļoti maza tāda darba fronte, bet ir ļoti daudz būvnieku un viens otram nedaudz stāv uz auguma, bet termiņi spiež, ir sarežģīti, bet strādā cilvēki. Paralēli ielu rekonstrukcijas darbiem pilsētā tiek īstenots vēl viens vērienīgs projekts – iela apgaismojuma renovācija, kas nes sev līdzi arī zemes darbus, bet pēc tam labiekārtošana. Un tas dod papildus sakārtotas ietves un ielas. Ļoti daudz objekti ir tādi, kas ir iesākti pagājuši gadu un šogad. Novembris, oktobris ir ļoti ražīgs laiks, kad šie objekti ir jābūt nodot eksploatācijā. Objekti, kas pārcelsies arī pāri, bet viena daļa arī objekti, kas ir šī vasarā iesākti, ir pa 30–40% izpildīts, bet darba nemitīgi notiek. Jāsaka, ka, piemēram, Aldara ielas iedzīvotāji pauž gandarījumu par ielas apgaismojumu un atzīst, ka tagad iela ir kļuvusi krietni vien gaišāk, ko nevarētu teikt par Tukuma ielas iedzīvotājiem, kas uzskata, ka tagad ir sliktāk un gājēju puse vispār esot tumša. Lai kā arī būtu, pilsētas infrastruktūra tiek sakārtot un atsevišķās ielās vienlaikus realizē pat 5 projektus, kurus īsteno vairāk būvnieku un dažādi finansētāji. Gadoties arī kļūmes, bet iespēja robežās tās tiek labotas un komunālā pārvalde arī aicina neburkšķēt, bet konstruktīvi šos jautājumus risināt, jo kamēr notiek būvdarbi, ir iespējams kļūdas labot.